Rokas uz stūres, gāzi grīdā, mēs esam atpakaļ! Rallycrossa sezona uzņēma apgriezienus leģendārajā Mūsa Raceland trasē Bauskā. Trases putekļi vēl nebija nosēdušies, kad sportisti jau atkal bija gatavi doties cīņā par katru centimetru. Katrs posms kļūst intensīvāks, katrs starts nozīmīgāks. Rallycross turpina apvienot Baltijas un arī tālāk valstu sportistus vienā trasē. Šoreiz starta līniju papildināja arī Polijas braucēji. Starp komandu boksiem OC Racing teltis veidojas savu veidu epicentru. Vizuāli pamanām un pilno rosību. Dažādu apstākļu sakritības dēļ šogad komandas sastāvs ir īpaši mainīgs, kas liek pastāvīgi pielāgoties. Stratēģiska lēmuma dēļ Crosscar mini klasē no Rudzāju brāļiem šoreiz startēja tikai Gustavs, koncentrējoties uz maksimālu rezultātu sasniegšanu. Ar pozitīvu enerģiju un sirsnīgu atbalstu Haralds vēroja sacensības pilnībā uzticoties sava brāļa spējām. Vai Haralds vēl brauks? To rādīs laika. Crosscar klasē uz 4. posmu pievienojās īpašs viesis. Daudzpusīgs un ar pieredzi bagāts sportists, kurš 2024. gadā autokrosā izcīnīja čempiona titulu Bagī 1600 klasē. Rallycrossa pasaulē ienācis ar mērķi izaicināt sevi jaunā disciplīnā. Sezonas sākumā startēja individuāli ar Pitek igauņu būvēto bagiju, taču viņa interese startēt zem OC Racing karoga bija iespēja tūplānā iepazīt Semog bagija potenciālu. Jā, šajā gonkā Bauskā nolēmām patestēt nedaudz citādāk bagiju, jo šogad esmu tādā testa režīmā. Saprast, kur tehnika būtu man piemērotākā, jā, un galvenais ir izbaudīt dienu, nesataisīt kaut kāds nepareizs lēmums trasē un netraucēt pārējiem cīnīties par kopvērtēm. Nevienmēr visas klases rallycrossā pulcē pilnas dalībnieku rindas. Dažkārt tehnikas specifikāciju un noteikumu atšķirību dēļ sportisti startē atsevišķi. Tomēr ik viens, kurš izbrauc uz starta, ir neatņemama rallycrossa daļa. Mūsas trase šajā posmā pulcēja gan vietējos, gan ārzemju braucējus un vēlreiz apliecināja, sacensību gars ir dzīvs arī tad, ja starta rindas nav pārpildītas. Crosscar mini klasē Bauskā par goda piedestālu cīnījās 4 sportisti. Marians Bērskalns turpina savu pārliecinošo dominanci. Precīzi starti, stabili braucieni un pirmās vietas katrā kvalifikācijā. Konkurentiem nācās nopietni pasvīst, lai spētu turēt līdzi šim jaunajam talantam. Marians intervijā apliecināja, ka, lai arī viņš spēja uzrādīt izcilus rezultātus, trasē jūtama sīva konkurence arī no pārējiem sportistiem. Es gribu novinēt šo posmu. Man vajag labas trajektorijas. Bet ne tikai ātrums lika par sevi runāt. Dienas laikā viņš piesaistīja nevienu fanu, kurš vēlējās satikt jauno talantu klātienē. Ar smaidu sejā un pārliecību sirdī sportists labprāt dāvāja savas parakstītās kartītes. Tikmēr Gustavs Rudzājs joprojām pierādīja, ka konsekvence ir uzvaras atslēga. Viņš pieturas pie savas rūpīgi izstrādātās taktikas un katrā posmā demonstrē stabilu augstvērtīgu sniegumu. Bez lieka riska, ar augstasinīgu pieeju un skaidru plānu. Viņš kā klints turas starp klases līderiem, soli pa solim krājot punktus. Kvalifikācija bija ļoti laba. Es izbraucu otrais. Lietuviešu sportists Gedas ar ierobežotu pieredzi rallycrossā apliecināja savu potenciālu. Pirmo kvalifikāciju viņš noslēdz 4. vietā, bet apņēmības, progresa un komandas atbalsta dēļ Gedas spēja pakāpties augstāk un 2 no 3 braucieniem jau nostiprinājās 3. vietā. It was pretty good, not bad when I started in Vilkice. So I really like the sport. Crosscar klasē pulcējās 16 sportisti, tādēļ kvalifikācijas braucieni tika aizvadīti 2 grupās. Roberts Rumbenieks pirmajā kvalifikācijā izcēlās ar lielisku startu un visu braucienu spēja noturēties līdera pozīcijā. Arī asfaltā daļā pātri gāzi iedevu, nesanāca iegriezt līkumā un es domāju, tur arī pazaudējām tās dažas sekundes. Neliela kļūda pašās beigās un ierindojās 2. vietā. 2. kvalifikācijas braucienā viss nesākās tik gluži. Jau pirmajos metros pieļautā kļūda ietekmēja visu turpmāko braucienu, liekot sportistam cīnīties, lai atgūtu pozīcijas. 3. kvalifikācijā problēmas turpinājās. Tāds neizdevās, līdz ar to atkritu līdz 3. pozīcijai. Pienāca pirmais līgums un konkurence ieskrēja aizmugurē ritenī, sagriezos. Un tad ieskrēja man starp riteņiem, kas man nezinu, kas tur īsti notika, vai bremžu trubiņi vai kas atvienojās. Līdz ar to es braucu visu braucienu bez bremzēm.
Niks Apfelbaums kvalifikācijas iesāka ar rūpīgu bagiju iepazīšanu un tā pielāgošanu savam braukšanas stilam. Pagaidām trasē rādās, kad ir ļoti labi un kad ir nedaudz jāpierod pie braukšanas. Bija diezgan daudz kļūdas arī gan treniņos, gan kvalifikācijā. Balstoties uz savu bagātīgo pieredzi, viņš ātri atrada pareizo tempu. Pārliecinoši braucieni ļāva izcīnīt uzvaras gan pirmajā, gan otrajā kvalifikācijā, trešajā neliela kļūda un otrā vieta. Braucieni viss aizritēja stabili. Es pat teiktu lielākā tempā nekā bija gaidījis. Superkāru klasē uz starta līnijas stājās tikai 3 drosmīgie. Neliels dalībnieku skaits, taču nevienam pat prātā nenāca braukt mierīgi. Katrs centās pierādīt, ka tieši viņš ir pelnījis kāpt uz goda piedestāla augstākā pakāpiena. Pirmajā braucienā sportists sastapās ar izaicinājumiem, mēģinot izprast trases raksturu. Bremzē vairāk, ej vairāk pa iekšu, un tad tu bremzējot dabūs to iemetienu. Tagad tu jau ej bišķi no āras, un tad tu izslīd vēl vairāk uz āru. Tuvāk sienai. Jā, tev pēdējais aplis principā sanāca ļoti forši pa iekšu, pārējie visi bija tādi, bet pols bija ātri džokeri. Rakstu sapratu apakaļ, jo šos gan džokeri, gan šo asfaltu uz pirmā jāiet. Ok, jā. Otrais būs pirmais uz smulku. Jā. Ierastā asfalta vietā šeit dominēja smilšains segums, kas prasa pavisam citu pieeju. Auto šķita spītīgs, niķojās un nereaģēja kā cerēts. Pieredze no gludāka seguma šeit nedeva priekšrocības. Otrajā braucienā nācās cīnīties ne tikai ar konkurentiem, bet ar katru trases centimetru. Baigi traki bija, bet ja būtu stulbi bijis tēmējuši džokeri, es uzlecu šķību, lai aizietu džokeri un ar sānu zemē ietriecos. Būtu es tā uzlicis uz pamatrāses smuki aizlidot taisni, viss būtu labi bijis. Trešajā braucienā uz brīdi jau šķita ātrums ir, rezultāts būs, taču realitāte bija pavisam cita. Tagad, kad katru kvali viss kaut kas mainās, jaunas bedres kaut kur tagad slīd, kur pirms tam slīdēja, tagad neslīd un grūti tā adaptēties, bet piestrādāt bišķiņ pie launča un nogriezt vēl nedaudz apgriezienus un tad cerēsim uz labu startu un ka beidzot varēs aiziet kā pirmie. Kvalifikācijas bija aiz muguras, kādam tās nesa gandarījumu, citam atstāja vēlmi revanšēties. Tuvojoties fināla braucieniem, gaisā bija jūtams satraukums. Viss vēl bija iespējams un izšķirošie mirkļi tikai priekšā. Cerības mijās ar adrenalīnu. Daži bija gatavi aizstāvēt savu vietu, citi grasījās uzlabot savu sniegumu. Lai arī pirms starta gaisā virmoja pamatīgs satraukums, pašā crosscar mini-klases fināla braucienā viss noritēja negaidīti gludi. Trasē valdīja neparasts miers, nebija sīva cīņa par pozīcijām. Katrs dalībnieks šķita braucam tieši tik, cik viņa pieredze un pārliecība atļāva, kā domino kauliņi, kas ieņēmuši sev paredzēto vietu. Marians Bērskalns kārtējo reizi apliecināja savu dominanci trasē. Ieguva vērtīgus punktus kopvērtējumam, padarot savu pozīciju čempionāta tabulā vēl stabilāk. Ar 25 punktu pārsvaru kopvērtējumā Marians kļūst ar vien nenotveramāks un sezona viņam norit pēc plāna. Ar lieliskiem rezultātiem visas dienas garumā un arī fināla braucienā Gustavs finišēja 2. vietā. Gēdas izcīnīja 4. vietu, šoreiz ārpus piedestāla, taču viņam tas ir tikai sākums. Ar katru posmu nāk vērtīga pieredze un līdz ar to arī ātrums, pārliecība un rezultāti. Ceļš uz panākumiem rallycrossā nav sprinta distance. Pilnīgi cita aina pavērās crosscar klasē. Tur valdīja īsta spriedze un emocijas. Niks Apfelbaums startā 2. Rumbenieks kļūdījās starta momentā un aizbrauca tikai 5. vietā. Pirmajā līkumā grūstīšanās. Niks par mata tiesu nosargā 2. vietu. Rumbenieks seko kolonnai joprojām 5. vietā. Apfelbaums pilnā ātrumā gāja līkumā pēc lēciena, palidoja garām Igauniem, ieņemot 1. vietu. Tikmēr Rumbenieks pakāpās uz 4. Tomēr pēc džokera sekcijas atgriežoties pamatrasē atkal atkrita uz 6. vietu. Atlikušo braucienu Apfelbaums noturējās līdera pozīcijā un ar krietnu atrāvienu no pārējiem šķērsoja finiša līniju 1. vietā. Rumbeniekam vairākas kļūdas braucienā, starts neizdevās. Kontakti trasē, finišēja 6. vietā, bet ar to viss nebeidzās. Pēc brauciena Robertam bija jādodas pie tiesnešiem. Iedeva sodu par konkurenta izstumšanu no trajektorijas un apdzīšanu, līdz ar to 7. vieta. Superkāru fināls. Blumbergs startā aizbrauca kā 3. Bija apņēmības pilns pacīnīties par piedestālu, bet šoreiz liktenis nebija labvēlīgs. Spriedze trasē lika pusasī padoties, un tas nozīmēja priekšlaicīgas beigas fināla cīņā.
Atceramies, ka Polijas posmā Mārcim Martinovam tieši pirms finiša nolūza puses. OC komandai līdz šim šādas problēmas nebija superkāru klasē, bet visiem pienāk pirmā reize. Neviens nav pasargāts no likteņa pavērsieniem trasē. Iepriekšējā posmā gūtā uzvara šoreiz kontrastēja ar rūgto vilšanos. Taču šāda ir tehniskā sporta realitāte – augstas virsotnes un pēkšņi kritieni. Pēc fināla brauciena sejā bija manāms sarūktinājums. Cerības bija augstākas, bet realitāte lika samierināties ar trešo vietu. Kad adrenalīns norima un mašīnas motors apklusa, atlika vien pārrunāt, kas nogāja greizi un kur vēl ir ko uzlabot. Rallycross – tā nav pastaiga pa parku. Te jākrīt, jāceļas un jābrauc tālāk. Tas māca ne tikai uzvarēt, bet arī cienīgi zaudēt. Ar galvu augšā un skatu nākotnē. Īsts cīnītājs zina, neviens tituls nenāk viegli. Sezona rit pilnā sparā un nākamajā posmā atgriežamies Lietuvā, Vilkiču trasē. Konkurenti neguļ, cīņas turpinās un motori atkal rūks. Gāz grīdā! Sezonas stāsts vēl nav beidzies. Might lose some battles, but winning the war. I get knocked down, I get back up, get up and go, I stay ready for more. Go to the total, I level the score. Never gon' quit, heard you seen some, but you never seen this. Bet on myself 8 times, no trick, trust. Give me the loot. OC Racing. Gordian tells them that they won't be on the grid in the final. So we have only a row. Nedrīkst mainīt, nedrīkst. Right now on track. Jā, bet man patikās, bija labi. Bet jā, teiksim tā, startā jau tur bija jau visādi tur perebori un tur jau sāk daudzīties un divi. Aiziet, Gustav, kopā, lai četro.